Es kādreiz strādāju patērētāju kooperācijā. Tas ir Latvijas laikā. Kā lūdzu? Ulmaņa laikos tas ir. Tas bija Ulmaņa laiks, es pa Ulmaņa laiku, jā. Un doktor Zīriņam bija tā māja jūsējā, un Platonē viņam bija saimniecība. Un viņš bija pats ārsts, un sieva viņam bija rentgenmācīja. Strādāja tuberkulozes dispencē. Jā. Nu, un viņam bija vajadzība, kā laukos vajadzīja traktors. Nu, es tur strādāju. Tas ir patērētāju kooperācija, tā ir tirdzniecība. Mēs galvenais apkārtoju rajonu laukus. Un viņam bija tā traktora vajadzība, un es tur kārtoju tās lietas, un viņš tur traktori iegādājās. To māju nacionalizēja 40. gadā. Nu jā, tad ir mainījies varas, jā. Tur ne visai tādi cilvēki, bija tā māju, tāda devilēja, var teikt tā. Bet tā māja tiešām viņam piederēja, viņš bija īpašnieks. Jā, viņš ir īpašnieks, jā. Jā, viņa ir akadēmijas 44. Un viņš tur dzīvoja arī? Jā, dzīvoja, tur pieņem slimniekus. Jā. Nu, un tālāk es pie viņa personīgi tā, kā teikt, tā ģimenē iekšā vai kā dziļāk, es jau nebiju. Skaidrs, jā. Tikai tā, vispārīgi pazīstam, jā. Bet tā ģimenē nebija tā. Viņam bija viens, ja 2 dēli. Dēls strādāja enerģijas institūtā. Jā, dēls strādāja. Tagad jau diezgan kā dzīves ir, jo tie gadi es biju jauns cilvēks, ja, viņš jau bija, gados, lielos, vecs gados, tad tur tā kā tā tūmais nebija tādi, kā satiek, tikai cik tomēr, tā māja, tas bija pēckara periodā, viņa bija nolaista. Ļoti nolaista bija. Viņus rekonstruktēja, remonta kantors tāds bija. Tur tik palikt tās sienas. Ārpus, vai ne? Jā. Iekšā viss Es gāju garām un redzēju. Jumta nebija, tikai sienas, viens mūra sienas. Tas ir pēc kara, jā, tā sabalta. Tas ir pēc kara laiks, jā, pēc kara laiks, tur tās sienas palikt. Jā. Viņi pārtaisīja priekš jums zinātniskai bibliotēkai. To pārtaisīja vēlāk, 80. gados. Tur ilgu laiku bija dzīvokļi iekšā. Jā, ir dzīvokļi. Ilgu laiku. Jo tā dabīgi tādās, kāds jums šodien ir tāds nevarēja būt, jo tur jums jau divas zāles jums, jā. Lasīta un augšā tā zāle. Tur ir kā dzīvokļi. Tur tāda dzīvokļi nevar būt. Tās pārtaisīts. Tur viss pilnīgi pārtaisīts. Viss pārtaisīts, jā. Tad jūs ienācat, jūs šeit ir, jūs esiet.